Sveicināti! Lai kļūtu par saules paneļu laimīgo īpašnieku un pretendētu uz valsts atbalstu, saņemtu kaut kādu naudu, man bija no sākuma jāuzraksta pieteikums, ar Vides investīcijas fondu jānoslēdz līgums, kas tika noslēgts man pagājušā gada oktobrī, un pēc šī līguma 6.2 punkta finansējuma ņēmējs 5 gadus pēc līguma spēkā stāšanās datuma katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu. Tas ir jāiesniedz atskaiti. Aizmirst pateikt, valsts atbalsta naudiņu dabūju. Lai šādu atskaiti finālā reizi gados pēc katra gada iesniegtu, ir jāiet uz šādu adresīti interneta. Ieejot pēc šīs adresītes, mēs redzam, ka prasa lietotāju vārdu un paroli. Lietotāju vārdu mēs varam atrast. Lietotāju vārds ir līgums par projektu, numurs, kā jūs šeit redzat, bet parole ir jāmeklē pieteikuma, to, ko jūs iesniedzāt, ko es runāju pašā sākumā, pašās beigās. Tad, kad mēs šo paroli ievedam, tālāk mēs nonākam pie šāda loga. Tālāk, es domāju, nekas sarežģīts nebūs. Pirmajā ailē, kas mums ir, tur mēs rakstam saražoto elektroenerģiju, cik tad mums vai no invertora jūs varat nolasīt, ja jūs varat, vai arī aplikācijā, telefonā, ja jums ir pa mēnešiem, tad tur mēs ierakstam. Nākošo mēs varam ņemt neto uzskaites sistēmu palīgā. Otrajā ailē, tas ir vidējā, mēs uzrakstam, cik mēs esam paņēmuši no kopējā elektroenerģijas tīkla elektroenerģiju, un pēdējā ailē mēs norādām, cik mēs esam tīklā atdevuši. Tātad pirmā mums ailē ir, cik ir saražots, cik ir saņemts no tīkla un cik mēs esam nodevuši tīklā. Tālāk jau viņš visu saliks kopā. Tagad tas viss būs izdarīts, var iesniegt. Manā gadījumā es iesniedzu, bet man ir atskaiti jāiesniedz tikai pēc kaut kādām 12-13 dienām, un tāpēc man nav dati par patēriņiem pēdējā atskaites mēnesī. Bet, kā jūs šeit redzat, to var izdarīt 90 dienas pēc tam. Tātad es varēšu, tad, kad man tie dati būs zināmi, es labošu un iesniegšu. Līdz ar to tas ir nekas sarežģīts, visu gaužām vienkārši, vienreiz gadā jāsniedz tāda atskaiti, lai būtu izpildīts līguma saistības. Tas arī ir viss, ko šodien gribēju pateikt. Ceru, ka kādam tas viss noderēja. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Atā!